Jums tiešām tā pēc sirds būtu, kam jūs gribētu atrast naudu? Nu, ja kāds ideja, kas jums nāk? Nu, piemēram, par Sakas upi, to iekaramo tiltu. Vau, cik skaisti. Lai nebūtu, jo tur patreiz ir tie pontoni tādi, kurus vēl pavasarī liek iekšā tajā upē pār to upi, lai tur varētu cilvēki pāriet uz savu ģeogrāfisko un atkal rudenī vēl kārā, un šitās tev uz priekšā. Superīga ideja. Kas vēl? Kāda vēl ideja? Elkšņiem kāda ideja mums? Nu, pastāst. Ko es gribu bišu māju, bet es gribu tādu, lai var redzēt, kā tur bites iekšā, lai var dzirdēt viņas, lai var elpot, skreju redzēt un... Es stiprā biju šitādā te vietā. Viņi reāli tur var gulēt uz viņām. Tāda arī? Uz viņām var gulēt. Nu, ne uz bitēm, bet uz to galvu. Jā. Ne, uz bitēm, protams, Latvijā arī guļ, bet vajag tā, lai tu vēro viņu vismaz skreju, darbību un visu pārējo elpo un sajūti un viņu visu šumēšanu. Patiks viņām kādu? Visu lūdēs. Jā. Nu, pagaidīt, viņus jau nezinās, tur vajag tās iekārtas, lai tā kā izmeklētāji. Lai tev ekrāns priekšā, bet tu ne jau pie skrejas, tu tur sēdē. Pie skrejas var sēdē. Bet tur ir jāparakstā tām bitēm, ka viņas neiebilst, ko ziņām skatās. Nu, vēl kādu trešo. Ja vēl, ka viņas filmē un fotografē. Filmē un fotografē un vēl pēc tam publicē Facebookā visu tā telefons projektu. Labi, varbūt no šejienes vēl kāda ideja forša. Man vajag pagrabu lauku mājā. Superīgi. Brītīgu tālpu. Ir palikt iekšā? Būs. Būs pagrabs būs. Superīgi. Bet tad es gribētu tagad tādu vienu mazo aplīti, lai lai mēs tā varētu padarboties, kas ir tāda jocīgākā vieta un veids, kā jūs esat tikuši pie naudas. Interesantākā lieta, kā es tiku. Vai dīvainākā lieta? Parasti tās idejas rodas, tad pilnīgi nav naudas. Tad nāk tās idejas, bet tad, kad ir nauda, tad tās idejas nenāk dāvā. Tātad pareiks cilvēks nevar būt mākslinieks. Jā. Bet tomēr kāda viena tā dīvaina lieta, kā pēkšņi kaut kas atnāca. Daudz ir nācis, ka tā... Lai man tas Padalies, mums taču gribās zināt. Pats pirmais projekts, kas arī bija, tad, kad Skaidrīta Medvedskā atveda no Somijas divas sievietes, kuras stāstīs, kā Somijā līderi projekti to. Man tajā laikā es atbraucu uz Jēku, kur man bija 2 lati vai eiro, nezinu, makā. Tas bija tikai tad, kad ceļā man vairāk naudas nebija. Un tad tās Somijas sievietes prasa, nu, ko jūs te atbraucāt, ko jūs gribat, kādas jums te ir idejas? Es domāju, man kāda ideja 2 eiro. Kaut kas jāmalo. Es tagad saprotu, arī tādu, kas būtu nosēdot. Nu, es savā saimniecībā gribu uztaisīt tēju žāvēto tādu pārstrādes mājas, un runāju tā kā biezā tāda, jā. Viņi saka, labi, sēžu mierīgi. Un pēc tam nāk projekts, ka var rakstīt tos projektus tādām pārstrādēm, ražošanai. Kas ir projekts, kas tas tāds ir, kas par zvēru Latvijā neviens nezina, neviens konsultējos, neviens tādu nav rakstījis. Laukātos dienas saka, nu tas ir kaut ko uz papīra uzrasti, kaut kādu sacerējumu, ja? Nu, es arī rakstu uz papīra sacerējumu, gribu tur tēju pārstrādē, es tur viņu uzcelšu. Es domāju, kas man tādu sacerējumu atbalstīs, bet viņi atbalsta. Un es tā saķeru kādu dienu, kad es esmu iegūsies. Man tagad tas projekts vēl jārealizē, protams, visu. Bet viss sākas no tāda nejaušām pateikt, apmēram tā šķiet, bet es pateikšu. Un tas bija tas... Aiziet kosmosā un... Jā, un nokrīt tas galvas, un pēc tam... Super. Nu, man ir cita problēma. Nav naudas, protams, un tur jāiet vairāk nekā 1000 noteikti. Kaut gan pašiem savus traktorus un viss ir. Bet tā par materiāli. Bet atrisinājums ļoti vienkārši. Notiņš saka, nu šeit tev naudiņu, dāvana. Jā. Dāvana. Super. Kā jums? Es būsēju. Labi. Nebija dīvaini, ne? Viņai ir ideja, kur vai realizēt. To mēs tad varēsim parunāt, bet tā, dīvaini veids, kā
Es nezinu, cik dīvaini, bet, vienreiz mēs tikām pie naudas, ka tas bija tiešām latgaliešu darbu no sēļiem naudu, tāpēc, ka sēļi neko negribēja darīt, un Dimitrijus Jānis Pīsoli saka, varbūt jūs meitenes gribat, un mēs tā tikām uz Angliju, uz BBC, tur bija radio, tur tas tāds projekts, un mēs aizbraucām uz kādu nedēļu. Jo teica, man sēlē nav ko piedāvāt, es to kādu patikām uz nedēļu. Super, forši, paldies. Man vismērīgi, man patīk klausīties. Jā, labi. Es, tajos trakajos gados, kad bērni bija jāizglīto tajos pārmaiņu laikos 90. gadi, ne kredīti, ne algas, nekā prātīgi, vispār nezinājām, kā bērnus izglītot. Un pēkšņi es satieku vienu sievieti, pat tagad neatceros, bet aizkrauklis viņa bija. Un sākām kaut ko runāt, kaut kādā seminārā. Un tagad viņa saka, kad viņas meita ir bijusi lasīt zemenes Somijā, un kad tur saimnieks ir tāds jēdzīgs, un viņa man iedeva tos kontaktus. Un aizbrauc mani bērni, tur brauca 3 vasaras un augstākā izglītība. Super. Jā, varat iedomāties svešs cilvēks. Saprotiet, man nav vīdīju, man bišku vairāk kā 2 Latvija kabatā, un tāpēc ierodas nekas. Neatnāca ar nejaušu naudu, jā? Kā jums? Man tikai ar savu darbu naudu atnāca. Man arī tikai ar savu darbu. Un tas jau bija sen atpakaļ, kad es jau biju bērns, nopelnīju pirmo naudu, rāvēju biedz. Lielu biešu lauku kopu. To mēs visi darām. Man šobrīd internetā plūst tāds joks, kur cilvēkam prasa, kas ir tāds nepatīkamākā lieta, kas ir bijusi tev jādara, lai tu tiktu pie naudas. Viņš atbild bija jāiet uz darbu. Nē, viņš nav profesija. Man visdienas uzņēmumu veidojās parāds par PVN, un bija izmisumā un galīgā. Domājieties, braucu par Rīgu, nācāk izmiņu, jūs uz kontā iet 2000. Es stāvēju krustojumā bruņinieku pie bērnu pasaules un bļāvas, kā jau Ko tu izdarīji par to naudu? Maksāju vai kā brādu, un jaunu mašīnu. Man savā laikā bija tāda laime, ka bija jābrauc uz Īriju, uz mācībām, viss ir atmaksāts, bet uz kuriem jātiek, un jābūt, un tur vajadzēja $80. Kur es ņemšu $80? Lai brīdī arī dolāru bija kaut kāda vērtība. Un es vienkārši, mums tāds viens puisis, kas ar sabiedrības integrācijas fondu nodarbojās, viņš saka, tad jāgriežas uz to, es saku, ņem uzraksti, ko tur vajag rakstīt? Viņš tur man uzraksta, viss. Man atnāk vēstuli, ja jums tikai $800 vajag, tad lūdzu. Jo pārējiem vajadzēja vairāk. Tur es tiku uz Īriju, uz unikālām mācībām. Super. Un jums? Tikai nav gadījums. Nav gadījums. Es vakardien, piemēram, biju tādā pasākumā, kur 2 cilvēki par 5 minūšu prezentāciju dabūja €4000. Labu prezentāciju bija. Labi, tas stāsts bija višķiņš ar šķelzi. Luminor banka, starp citu. Sociālās uzņēmējdarbības asociācija teica tā, ka viņi rīkoja to ideju konkursu. Protams, ka tas bija, tur bija jau 10 fināli, vienkārši bija jānopasaka ideja, jāuztais labu prezentāciju. Tā kā viss jāstāsta, jādēvāt, un 5 minūtes vairāk nevarēja, un viņiem bija katram 2 minūtes šitam jautājumam atbildē no žūrijas. Un viena dabūja par to, ka viņi dabūja par balsojumu sociālos tīklos, un viena bija par tā žūrija, tie 8 vai 5 cilvēki un tā tā. 4000, viens otrs, nav slikti. Tad, kad es viņam teicu, ka man vajadzētu to iegūt, to finansējumu idejas atbalstam, es nezinu, kā jums, man uzreiz tāds ir, gan jau, ka gribu, lai es pastāstu par visādiem projektiem, vai ne? Bet es nevelti sāku šo stāstu ar tām dīvainajām lietām un dīvainajiem stāstiem par to, ka tās idejas un tas finansējums dažādām aktivitātēm
var atnākt pavisam savādāk, vai vienkārši paturēt tās ausis vaļā, acis vaļā. Un, protams, ka beigās jau kaut kāds projekts ir vajadzīgs, bet tomēr tās ir dīvainas, bet tad viņas arī nav nemaz tik dīvaini. Tie ceļi vienkārši ir jāsaka, ko tu gribi, ko tev vajag. Vismaz kā tam līdzīgas. Un tagad es bišķiņu tālāk no jums prasīšu, man te arī ir prezentācijas saglabāt un tā tālāk. Tātad, kā dabūt to naudu ar to finansējumu, bija kā zvaigznīte, ne jau vienmēr tu pats var dabūt finansējumu, tu var to dabūt, to ideju īstenot arī kāds cits to izdarīt tādā vietā. Bet te ir tāda ļoti svarīga lieta par to ideju, par tās idejas formulēšanas un to mērķi. Un tev ir tādi 3 svarīgi jautājumi, kuros sākumā vajadzētu iziet cauri un saprast, kas tas tāds ir. Pirmkārt, ja mēs runājam par teritoriju attīstību un par tiltu, tas bija forši, ka jūs minējāt tieši to tiltu izveidi, vienmēr ir īpaši tā ir tāda iniciatīva no sevis, tad es kā aktīvists, kā kopienas pārstāvs, kā nevalstiskās organizācijas pārstāvs, vajadzētu paskatīties, vai šī ideja, kas jums prātā ir, vai gadījumā viņi nav atbilstoša pašvaldības funkcijai. Un, ja jūs konstatējat, ka viņi ir, tad ir viens darbības, tas algoritms, kā vajadzētu rīkoties, un ja tas ir nav raksturīgs, piemēram, stāsts par bitēm, tas nekur nav ierakstīts. Jā, bet tā kā pašvaldība tā nebūs, tā ir uzņēmējdarbība, tieši tā. To vajadzētu saprast. Kas ir tā ideja, ko mēs vēlamies īstenot, vai tā ir ideja, vai tā ir tomēr vēlme, un arī tad veidosies cits darbības algoritms, kā virzīties uz priekšu. Un kas tad ir laba ideja, kā man teica viena kolēģi, sen atpakaļ, kad es arī sāku strādāt nevalstiskajās organizācijās, teica, arī, ja tev būs laba ideja, nauda vienmēr atradīsies. Un es gribētu teikt, ka tiešām tā ir, ja ne uzreiz, tad pēc kāda laika tas tā arī notiek. Pirmais jautājums ir tātad par šo ideju, vai tāda gadījumā nav raksturīga kāda pašai pašvaldības funkcijai. Un te es vienkārši, lai to saprastu, un arī jums kā aktīviem cilvēkiem, kuri ir arī cerams prasīt pret savu pašvaldību, es varētu atgādināt tās funkcijas, kuras ir jānodrošina pašvaldībai atbilstoši likumam. Un mēs runājam par teritorijas attīstību un plānošanu, komunālajai pakalpojumu infrastruktūra, kas ir viss tur iekšā. Tā ir izglītības lieta, tas ir sociālais atbalsts, kultūra, sports un brīvais laiks, mājokļu jautājumi, vides aizsardzība un dabas resursu izmantošana. Un, ja jūs paskatītos arī tos piemērus šajās iekriņās, kad jūs un arī zinot apkārtējo cilvēku un arī nevalstisko organizāciju lietas, jūs droši vien atpazītu, ka ļoti daudz iniciatīvas pēc būtības tā kā grib pildīt to pašvaldības lietu. Kas nav slikti, bet bieži vien dēļ tā, ka vien vairāk un vairāk pašvaldībai ļoti patīk aktīvas kopienas, jo viņas vienkārši izdara pašvaldību darbību. Ja? Un tad ir tā, ka tie cilvēki, kuri nes to funkciju, patiesībā pašvaldību uz brīvprātīgiem pleciem, par to mēs arī runājām NVO fórumā pagājušo nedēļu, tad viņi tur stiep to visu vezumu ilgstoši, un beigās vairāk tas nav tāds raksturīgs tādai jaukai brīvā laika vai biedrošanās principam, bet tas ir tādai funkcijai, kas ir uzlikta pašiem uz saviem pleciem. Otrā lietiņa, bet, ja jūs tomēr konstatējat to, ka jums ir vajadzība vai ideja, tad es gribētu aicināt jūs pirms meklēt finansējumu šīs lietas īstenošanai, izmantot tos tradicionālos līdzdalības mehānismus, kādi ir ar pašvaldību. Es zinu, ka jūs tikko runājāt ar Uldi Dūmiņu, ja šodien bija, ne? Viņš stāstīja droši par visādiem mehānismiem, bet es tā ārkārtīgi ātri paiešu cauri, un ja jūs sakat, jūs šito zinat, tad jūs sakat, ka šito vajag nevajag runāt. Mūsdienu jaunā lieta ir iedzīvotāju padomus, Jēkabpils novadā
Ir mums iedzīvotāji padomus? Nav, redz kā, nu lūk. Ļoti daudzos Moldovas, kur iedzīvotāji padomus, viņas šobrīd ir ļoti karērīgas. Es nāku no vadu vietējo rīcības grupu, un es vadu, bet strādāju vietējā rīcības grupā, kur strādā arī Ādažu novadā. Mums ir 3 tādas. Ka viņiem kaut ko vajag, viņi izsauc komunālas servisus pie sevis un saka tā, kāpēc mums nav šitas, kāpēc mums nav izpļautas šitās terpļautas. Un viņi caur to padomu dabona tās lietas, kas ir vajadzīgas, un tad no tā, ko dara cilvēki bieži vien brīvprātīgi, tur sakot pārku vai ko, viņi to izsaka no pašvaldības. Es saku, jums ir funkcija. Man starp citu, kā reiz pagājušo nedēļu bija, pie mums Cernikava atbraukusi Rēzenes partnerība, mēs arī runājām par šito lietu. Un tad tās 2 dāmas, viena no Cernikavas pagasta, viena no Ādažu pilsētas iedzīvotāju padomes sastīties. Cernikavas pagasta teica, mums jāsako līdzi tāju vadlīnijām un kā mums viņi pašvaldība nepilda to visu, tā mums ir jāsaka, ka vajag. Viņi atgriežas pie tā likuma. Tā Ādaži saka, kāpēc man vispār vajadzētu tagad iet pakaļ urtam un to darīt? Mums vajag domāt, kā mums Ziemassvētkos dekorēt mūsu ciemu, nevis tādas lietas. Tās ir dažādas pieredzes, bet to var dabūt. Kāpēc lai to darīt? Otra lieta ir pašvaldību referendu. Mēs tagad varam nobalsot vienmēr likumā ir paredzēta lieta. Kolektīvie iesniegumi, jūs gribat tiltu, vajadzīgs tilts, lai to varētu aiziet, var savāt kolektīvo iesniegumu, lai viņi izskata. Naudu dabūs, nedabūs, bet, ja jūs varat pamatot, kāpēc nē, tas vienmēr ir darbīgs. Tagad ir jaunums līdzdalīgais budžets. Jums Jēkabpils novadā ir līdzdalīgais budžets. Es par viņu vairāk pastāstīšu vēlāk, bet tas ir nozīmīgi. Ir tas, kā šobrīd vietēji cilvēki dabūna savām par tādām specifiskām lietām īstenot savu ideju. Tas nav viegli, bet tie, kas ir pirmie un aktīvākie, tie tur to visu dara. Tad ir pārējās visas līdzdalības formas, caur kurām ejot, stāstot, paužot, cilvēki vienmēr, un ne tikai vienmēr. Tas ir kā praksē, bieži, ja nav kādi nepieklājīgi, ja nav rūti, tad panāk pagad vai vēl, lai tas būtu. Bet panāk tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka tā ideja ir laba un pamatot. Ja jūs man tagad katrs var nosaukt, man patīk jūsu jebkura ideja, kuras jūs 3 minējāt, bet ja es tagad būtu cilvēks, kuram būtu daudz nauda, un es varētu saukt kā Lumināra banka vakardienu, es kļūtu ļoti skeptisks par visu jebkuru ideju, kas man nāktu un tiktu pats pateikta. Es pateiktu, tas tilts, vai tur tiešām būs cilvēki, kas ies tam pāri, vai jūs tur uzzinājāt, ka tas tiešām ir visiem vajadzīgs, un vai vispār tā nav kāda cita labāka ideja, kam tur būtu. Jūs teiktu, vites, vai kas tad tur būs tie par cilvēkiem, un kāpēc tad viņi tur nāk, un vai vispār cilvēkiem ir vajadzīgs tās vites, varbūt ir siseņi vajadzīgi, vai ne? Un tas pagrabs no vai var iztikt, taču, vai ne? Un tā tālāk, un tā ir projām. Un tāpēc tā ir ļoti, un to cilvēki mūsdienās īpaši tad, kad notiek kaut kādas tādas sapulces, kur cilvēkiem atbrauc pašvaldību un prasa, ko jums vajadzētu. Viņi saka, mums vajag to un to un to un to. Un patiesībā zemapziņā īpaši cilvēki, kuriem ir resursi, viņi to visu jūs tur vēlņu sarakstiņi, tā kā Ziemassvētku sarakstiņi ar to, ko jūs vēlaties. Un tikai tām idejām, kurām tiešām ir pamatojums, kurām cilvēki arī notic un kuriem jūs varat apgalvot, ka tas tiešām ir vajadzīgs, jūs varēsiet dabūt, jo tā būs reāli vajadzīga par to lielo Ukraiņu augļu noliktavu. Mēs varam pamatot, ka tur ir tiešām zemnieki, kuri rudenī nevar pārdot par normālu cenu, ja viņi bišķiņi paglabāt, tad viņi pēc tam pārdos lielāk, viņiem būs lielākas naudas, un tas būs baigi forši, vai ne? Jūs arī varat pateikt, mums Cernikavā arī bija tā, ka bija daudz gadus cilvēki ir gauja un dzelzceļa
sliedes iet pāri, un cilvēki gāja, viņi nevarēja to dzelzceļu pāriet, un tie, kas gāja, viņi skatījās laikus, kad nāk vilciens, un tas skrēja pāri, iedomājieties, cilvēki īpaši gadā, vājprātā, un cilvēki saka, mums vajag, un tik tiešām tu taču saproti, ka tu parādīt normāli, tu vari aiziet tikai gandrīz līdz par kādu stiknumu to apveceļu. Nu, lūk, un tajā brīdī, kad tu šitādas lietas un viņi veido kā vajadzību un tādu pamatotu vajadzību, tad tev notic un tā vairs nav vēlme, bet tā tiešām ir vajadzība. Visinteresantākais stāsts par to vēlmu un vajadzību bija tas, kad Jaunpilī, mums bija tāda arī liela kompānija, mēs runājām, ka dāmām ir par mobilitāti. Nezinu, kāpēc tas bija jārunā, un viena saka, man nav, viņa teica, man ir vienīgais veids, kā es tieku līdz tam tukumam, ir autobus, tā kā vajag to, bet viņi gribēja taisīt to autobusu ciet, tad, kad viņam bija. Un es saku, kā? Viņi bija aizvērts, un es saku, kā jūs tur tiekat? Viņi saka, mums ved ar šitām ar mašīnām, mums kaimiņš pavada un ved, es saku, bet tad jau varbūt, ka nav tik traki, tā kā ka. Un tad pēc tam dāmas man teica, ka tas šoferīs bijis ļoti tāds foršs. Un tad tās dāmas, kurām vajadzēja to busi, viņas gribēja to šoferīt biežāk satikties. Un tad ir tas jautājums, iedomājieties pašvaldībai vai tam uzņēmumam ir jāfinansē lielais buss, kaut gan viņas varbūt varētu atvest to šoferīt, tām dāmām parunāties. Tā ir vajadzība, un neviens neapšauba, mēs visi esam dzīvi cilvēki, mēs gribam komunicēt un tā tālāk. Un tā ir tā atšķirība. Man pasaka, ka man vajag aizceļot uz tukumu, bet patiesībā vajadzība ir satikt to visu lietu. Un šīs lietas ir tādas, kādas viņas ir. Lūk, tad, kad mēs esam tikuši pie šī, tad nevajag arī mēs plinti krūmos tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka tā vairāk ir tāda vēlme. Bet, protams, ka šādi tad pagadās kaut kādi finanšu resursi, kur es varu īstenot savas trakas idejas, kas ir, mani piepilda. Kas ir manas idejas, un arī tas ir jautājums par kultūras dažādiem projektiem, un to jau radoši cilvēki, viņam neviens tur nestāv plint un saka, ja tu manā ciemā nesaorganizēs festivālu, tad mēs tev nošausim, un viņš tās nabadzīgs raksta to kultūru kapitālu un to projektu, vai ne? Bet tad vajadzētu padomāt par to, ka tad ir tie finanšu līdzekļi, kur šī vēlme ir daudziem citiem cilvēkiem. Un tad padomāt par šo vēlmi var piesaistīt līdzekļus no tām lietām, kas nav, un arī tiem fondiem, kas nav tajās vajadzībās bāzēti. Un viens no tām, kur nav vēlmies bāzēt, kas ir vajadzībās, ir piemēram tas līderis un arī tā pašvaldība nauda, kur ir ļoti maz, un tad viņi tur jāgroza tā naudiņa 4 reizes apkārt ar savā rokā, lai saprastu, kas ir tā labākā ideja. Bet, ja tā tiešām ir vajadzība, tad tiešām ir jāmeklē publisks finansējums un jācīnās līdz galam, kā ļoti daudz cilvēku to arī dara. Ja neraksta projektu, tad iet tiketēt, kā jūs zināt, balss, kā tur nebija tas ceļš, un tā kā bija. Un man arī ir tāda lieta, ka cik mani ir ļoti daudz atpazīst dēļ līderpieejas attīstības, ka mēs sākām līderpieeju, mēs prasījām, kas ir jūsu vajadzības, un mums tur sauc vajadzību, kā tieši 2000. gados bija vajadzība visiem ceļš. Mēs teicām, sauciet visu, tikai ne ceļu. Es atceros, Valdiem Putniņam bija vēl bilde, kur viņš teica, par to naudiņu mēs varēsim 0,5 kilometru noasfaltēt, vai mēs tiešām to gribam. Un kur tad mēs viņu asfaltēsim? Nē, mums vajag tās iniciatīvas. Bet ar laiku es arī esmu kļūst par to cilvēku, ja tai kopienai tas ceļš ir vajadzīgs, un ja viņi zina, kāds labums tas būs, nevis tikai par to būdāvot, ka tas tiešām traucē uzņēmējdarbības attīstībai, tad tas ceļš ir jāsapējas. Tā ir reāla vajadzība. Īpaši jau mūsdienās, ka viesu nami, piemēram, tu uzbūvē viesu namu, un tu kādas nevar pie sevis uzaicināt, jo tev kurš tā brauks, vai ne? Tā. Līdz ar to tas arī jau vairāk nav tabū, arī domāts lielas vajadzības, bet vienmēr var atrast, kā to darīt. Kas ir laba ideja? Kontekstā ar to, ka labām idejām vienmēr nauda atradīsies.
Pirmkārt, idejai ir jārisina konkrēta problēma vai vajadzība. Es tā filozofēju un jau par to pārunāju, bet tomēr vēlreiz būtu vērts padomāt, vai ideja palīdz reāli novērst tādu trūkumu, kas ietekmē cilvēkus, vidi vai ekonomiku, vai atbild uz jautājumu, kāpēc šī ideja ir vajadzīga tieši tagad un tieši šeit. Un tas ir diezgan loģiski. Otrā lieta, ideja ir skaidrs mērķis un sasniedzams rezultāts. Vai tajā brīdī, un man liekas, ka jūs ļoti labi minējāt šīs idejas, tāpēc, ka jūs bijāt droši drosmīgs, jo jums viņš ir noformulējies, vai ne? Ideja ir skaidrs mērķis, un vai var precīzi pateikt, ko, kur un kā, kāds būs rezultāts, un vai rezultātu mēs varēsim izmērēt. Nu, piemēram, cik cilvēki piedalīsies, cik objekti uzlabot un kā tālāk, un cik cilvēki galu galā tam tiltam ies pāri, un varbūt vēl vairāk draugs vienkārši. Tāpēc, ka tas būs skaists un ilgs un gribēsies pāri. Man ir tāds viens Abavas upes, tilts, kur man gribās šeit apstāties vienkārši pāri. Nu, nākamā lieta ir ideja veicina sadarbību un dod labumu vairāk nekā vienai cilvēku grupai. Tas ir tas, ko vienmēr arī prasa projektos, ja, kas būs to cilvēku daudzums, kā jūs iesaistīsiet citus cilvēkus, un tas vienmēr uzlabos idejas kvalitāti, ja tas būs. Un te ir ļoti būtiska arī iespēja, ka šo ideju jūs varat īstenot nevis vienu pašu, bet sadarbībā ar pašvaldību un tā tālāk. Tas attiecās ne tikai uz līderi. Līderi šis princips sadarbības formāts, viņš ir ielikts kā tāda vajadzība, bet ideja formulēšanā tas ir. Nu, protams, ka ideja ir jābūt reāli īstenojumai, ja? Un par to realitāti ir tā ļoti interesanti, ka citu reizi mēs baidamies īstenot vai sapņot lielas domas, bet man arī jau ar gadiem gribās vairāk un vairāk teikt, mums vajag sapņot lielas domas un lielas vēlmes. Kā man patika teica Siguldas novada mērs, tā kā viņš prezentē Siguldu, viņš vienmēr rāda gaisa tramvaju. Un viņš saka tā, kad būvē šo gaisa tramvaju padomu laikā, viņš teica, viss teica, ka jūs esat traki. Un kāpēc vispār kaut kas tāds ir jāfantazē. Un tad viņš teica, bet ja tie cilvēki, kas tajā laikā neaizstāvētu šo projektu, nebūtu bijuši tik traki, un viņš nebūtu, tad mēs zaudētu turismu, mēs zaudētu cilvēkus, kas brauc skatīties zelta rudeni, mēs zaudētu ļoti daudz naudas, un vienkārši pēc, ka kāds pateica, bet tā ideja bija, un tā ideja arī veidojās. Un man liekas, ka tā arī ir tāda viena lieta, kas sākumā liekas tāda, kāpēc mēs to darām, kas tur varētu būt, un ka viņi bija. Mans piemērs ir no šīs vasaras, es biju aizbraucis uz smelteriem, ģenerēt vienu ideju Preiļu novadam, ko tad varētu iedzīvot līdzdalības budžetā. Tā kā īstenot. Un kāpēc vienu ideju, jo viņi bija samainījuši nolikumu līdzdalības budžetā un sapratēs, ka vienam būs kārtīgi un vienam projektam tikai nauda. Un tad tie cilvēki vieni tur domāja kaut kādas sporta inventāru kaut kur un vieni tur kaut kādas maizes cepures, ļoti tādas filigrānus, tādas projektus ar ļoti daudz cilvēku iesaistījos. Atceraties, tas ir jāgūst atbalstam no visa novada kādam objektam. Un viens vīrs pateica, es domāju, ka mums ir jāuztais tornis. Un viss teica, un viņi tur tā kā varēja kritizēt, un mēs tās idejas. Un viss teica, nē, tornis nē, mums vajag tur vai tas tikai tornis ir un tā. Un viņš pastāvēja uz sevi, viņš izgāja, viņš ar autoņiem izgāja cauri, un viņš tajā brīdī, kad mums nāca tas uzvērtēts, viņš teica, man tik un tā ir tas tornis. Un es tā visu laiku nedzirdēju, nezinātu, ko viņi tur savā starpā, kas tad ir tā ideja. Viņš saka, bet iedomājieties, kas tornis, mums brauks toris. Un mēs pie tā torņa varēsim nolikt to maizi cepēju, kas pārdos tos tīrākus un vēl kaut kādus uzņēmējus, un tas vairs nebūs tikai tornis. Un beigās tie smelterieši, mums nebija beigās lausošana, es nezinu, ko viņi beigās, viņi atzina, ka tā ir tāda jocīga ideja, bet viņi varētu strādāt. Varbūt, ka labāk nekā vienā atsevišķā mazā ciemā uztaisīt to maizi ceptu.
Es nesaku, kura ideja bija labāka, bet tad kaut kādas drosmīgi arī tāda pārliecināšana cilvēku var arī nostrādāt, īpaši, ja tur ir kaisli un kaut kāda ideja apakšā, gan tā visa. Idejai, protams, laba ideja ir jārada arī ilgtermiņa vērtības, un, protams, pēc labāk būtu, ja ideja ir inovatīva un sniedz arī jaunu pieeju. Tās ir tās saucamās inovācijas, ko visi prasa. Daudzās vietās mēs runājam, ka inovācijas ir kā tāds tukšs vārds, par to, kur tad meklēsim, kaut ko pievilksim, bet pēdējā laikā mēs arī pavisam nesen Briselē runājām, ka tās inovācijas jau bieži vien ienāk iekšā pašas par sevi. Jo mēs mācamies, mēs saprotam, ka mēs gribam kaut ko uzbūvēt vai iekārtot mēs jau izmantojam citas tehnoloģijas, citas tehnikas gribam iegādāties, filmējam nevis ar milzīgu šitādu kameru, bet ar telefonu, un ka viņas jau ienāk, viņas jau ir tik dabiskas, ka viņas nāk pašas par sevi. Projektam, un tad ir tas projekta mērķis, un tas projekta mērķis pēc tiem projektu rakstīšanas kanoniem, viņš ir tāds vārds angliski smart. Bet tas nav tāds gudrs, kas zina angļu valodu, bet tas ir, patiesībā ir gudrs, un viņam ir tas smart, tad šeit ir tāds reklama ar melnu, tā lai es uz viņu nekoncentrētos. Un tas ir specifisks izmērums, sasniedzams, atbilstoši un laikā iespējams. Un tad tā liekas, kā mēs definēsim to mērķi? Un tas taču droši vien smagi un tā. Un es uztaisīju vienkārši vienu piemēru, kur jūs sapratīsiet, ka nemazam tas nav. Un te, piemēram, publiska sajūta dārza izveida Aknīstē. Kā ideja? Es vienkārši pats izpratēju, ka tā iedomājos, un jūs varat teikt, nē, tas nav laba ideja. Bet tagad padomājiet, pirmkārt, vai tas atbilst tai funkcijai par pašvaldībām? Tā kā nē, jo tā tiešām varētu būt iniciatīva, ko cilvēki grib. Un tagad iziesim, tas nozīmē, ka tas dara, tai visai. Tas ir īstenojums, sajūta dārzs Aknīstē nav. Un vēl kaut kā tie kriteriji, kurus tas slaidu neatceras. Tātad, man liekas, ka tā ir forša ideja. Un pārbaudīsim, vai šāds definējums pasaka, vai tiešām viņš ir specifisks, konkrēts. Izveidot sajūtu dārzu, Aknīstē ir noteikti funkcija un sabiedrisko nozīmi. Ir? Tā kā ir. Vai viņš ir izmērams? Ja mēs viņam pieliksim, ka tas sajūtu dārzu ir 400 kvadrātmetrus, 50 iesaistītie dalībnieki un viens publisks pasākums tiks ierakstīts, ja tajā viņš ir, mēs varam izmērīt sasniedzams. Nav vajag dārgais 10 000 līderu projekts, tas varētu būt milnīgi mierīgi, līdzdalības budžets, ja, nozīmīgs. Projekts veicina Aknīstas vidas attīstību, kopienas salīdzētību un identitāti. Tas ir viss, par ko mēs vispār runājam tajā publiskajā telpā, kas ir vajadzīgs. Mēs esam visi tik dažādi, mēs nerunājam ar vienu, mums nav spēcīgas kopienas un šāds sajūtas dārs varētu to visu, tas neatšķinās visu, bet tas noteikti veicinās to visu. Piemēram, ja mēs projektā vēl ierakstam, ka tas ir līdz 6. gadam īstenojums, ir arī saprotams, kad mēs to izdarām. Tāpēc šo smart vajadzētu atcerēties un atcerēties šos vienkāršos 5 kritērijus. Jo ziniet, kā ir, es nezinu, vai jūs esat kāda bijusi, kur ir bijusi kāda projektu vērtēšanas komisijā? Jā. Kas ir tās, es nezinu, varbūt citi izaicinājumi, es gribu tagad, jo jūs pasakāt, kā es iedomājos, tas nebūtu godīgi. Man vienmēr ir tāda lieta, es paņemu kādu projektu, un es nevaru saprast, ko viņi tur grib. Tiešām, ir tādi cietie projekti, ja tur kaut kā izveidošana, ir mīkstie, vai ne? Ko viņi tur grib, ko viņi tur darīs un tā tālāk. Un tad jau brīdī, kad tu paskaties, sajūta dārs Aknīstē, 4 kvadrātmetri, un plus viens pasākums, viņam būs
kā funkcija, man uzreiz ir skaidrs. Redz, kā ģeniāls projekts izdomāja. Es domāju, ka jums būs citi. Nē, man tik tiešām vēl joprojām liekas, ka jūsu tie nosauktajās idejas ir vienkārši superīgas. Es viņās redzu visus šos kritērijus un tik īsā formulējumā, kā jūs to pateicāt. Viena no lietām, kā jūs vislabāk varat testēt, vai jūsu ideja ir forša, pirms viņu sāk attīstīt. Saģenerējiet citas idejas, konkurējošas idejas jūsu idejai un paprasiet cilvēkiem novērtēt. Kā jums viņas patīk? Kāds svešam cilvēkam viņas patīk? Un tā ir viena no tādām mazām metodēm vai tādiem trikiem, kad ja jūs rakstat, un tas ir pa jebkuru, sākot no sajūtu vārdu, beidzot kopienu spēcinošo pasākumu. Un viņiem nevis sakat, kā jums man patīk, un ideja par, nezinu, tur gaismas instalācijām. Ko cilvēki pateiks? Eleonora, kā jums liekas labs projekts būt par gaismas instalācijām? Ja man ir tūšs laiks apkārt, tad jā. Jūs saprotat, ka visi pateiks, ka labs projekts. Neviens no šitiem projektiem nav tāds, kur var izmest ārā. Neviens. Visi ir vajadzīgi. Tas ir tā, ko savā pirkstā, kurā gribi. Bet tajā brīdī, ka jūs svešam cilvēkiem saliksiet, kas jums šķiet ir svarīgāks no tām manām idejām. Un ja jūsu ideja paliks pēdējā, tad tā kā varbūt nevajag. Un tad arī žūrī, neatkarīgi no tā, kā jūs tur smuku uzrakstīsiet, viņi tā kā novērtēs slikti. Tas ir tāds viens knifiņš, kā nevajag mēģināt pārdot. Tā kā, jūs, protams, varat cerēt, ka konkursā būs sliktākas idejas. Bet mūsdienās, tajos konkursos, īpaši publiskajos, nav vairāk sliktu ideju. Ir kākie cilvēki, kur izdzird, nebūs kaut kāda Eiropas naudiņa, un tad tā kā viss izies. Lūk, tāpēc šis ir ļoti vienkārši. Un salieciet un tā tālāk, un nevajag uzreiz teikt, ka tas, kurš pirmais patīk ķerties, vajag ticēt tā ideja, apskatīties, vai jums pašam to gribās īstenot, bet tomēr šis ir tāds mazs knifs, par kuru vajadzētu iet tālāk. Kā nonākt pie tās vienas svarīgās idejas? Un te ir tādi 3 tipiski veidi. Viens ir sekot līdz finansējumam. Tā cilvēki dara, un es nevaru teikt, ka tā nevajag darīt. Cilvēki tiešām, īpaši tie cilvēki, kuri profesionāli raksta projektus un īsteno daudz projektus, viņi iet tam lietu. Tas ir riskanti. Ja jums pasaka, ka mums tagad būs projekti Ukraiņu bēgļu atbalstam, es tieši biju kā reiz tajā vērtēšanas komisijā, tas bija vienkārši nenormāli ātrumā, baigi riskanti. Tu saproti, ka cilvēki nekad ar to nav nodarbojušies, kaut kāda naudīga nāk, tad mēs kaut ko darīsim. Tā var izrādīties, ka tu nepatīk tās lietas darīt. Tas ir mīkstajās. Cietajās lietās man ir bijis tā, ka, piemēram, ja domājieties, es jums tagad atnāktu un teikt, ko jūs nodarbojaties, mums ir naudiņi, neviens viņu neņem, ķiploku džemu vārīšanai. Un jūs teikt, wow, un cik? Es teiktu, 10 000, var nopirkt plīti, burciņas var nopirkt, iepakojumu var uztaisīt. Kas? Jā. Aha, bet ir tādi cilvēkus, vai nedrīkst tā teikt, vārīsim tos ķiplokus. Bet tur ir tāds knifs, ka tā kā 5 gadi tev jāvārds džems būs. Un tev taču vairāk jau arī nedod vienkārši tāpat, tikai tāpēc, ka tu tur apsolies. Un tad tu tā domā, tiešām man tagad 5 gadi, un te es saku, nevajag to džemu tur, tas tie ķiploki var māju vairāk, tā. Tāpēc tas ir riskanti, jo tā, bet tas ir kāpēc tie finansējumi ar tādiem specifiskiem jo kaut kur kāds ir izanalizējis, ka šobrīd tur vajag Ukraiņiem palīdzēt, ka mums vajag daudz neapstrādēt tie ķiploki un patiesībā meklēt cilvēkus, jo kāpēc to publisko naudu dod? Ne jau tāpēc, ka kādam nav kur likt naudu, lai kaut ko veicinātu. Ja pēkšņi tev ir jāveicina kaut kas, ko cilvēki negrib, tad viņi jau sazrūt, viņi jau dabiski negrib to
darīt, vai ne? Tāpatās kā arī finansējums nevalstiskajām organizācijām, kāpēc dod? Tāpēc, kad darbs nevalstiskajās organizācijās ir šausmīgi smags, jo tā tikai liekas sapulcināt cilvēkus, noturēt viņus 3 dienas un beigās pateikt, ka kaut kas nebija labi, jo ārsts Adlers nepateica nevienu vārdu par nevienu projektu pieteikumu formu, nemācījāmies. Kas? Naudu neiedod, tieši tā. Nu ja, un tā ir, un kāpēc to dot? Tāpēc, ka vajadzīgs, mums ir vajadzīgs, lai cilvēki nāktu kopā, lai viņi sadraudzētos, lai viņi savā starpā kaut kādas jaunas idejas paliktu, lai kaut kādas inovācijas prātā nāk, un tas ir darbiņš, kāpēc to dara arī nevalstiskajām organizācijām. Nu, lūk, protams, ka nākamais solis ir atrast tos kopienas izaicinājumus, lai mēs tik tiešām varam atrast un to vajadzīgu kopienu un pateikt, ka mums redz trūkst tas tilts, un ja mēs tas tilts nenāks, tad mums nevarēs attīstīties, piemēram, tas veikals, kurā šobrīd jau viņš sāk bankrutēt, jo no tās puses cilvēkiem ērtāk ir aiziet uz to citu veikalu un tā tālāk. Nu, tā kā ir to saprast to izaicinājumu un arī tās konsekvences, kas notiks tad, ja tas foršais projekts tiks īstenots, vai ne? Un tad būs to argumentu gūzmu, kur tu vienmēr prezidents, kad atbrauks pie jums, jūs varēsiet teikt, ka man to tiltu vajag, un kāpēc tas tilts nav, jo mums ir tā visu lieta. Nu, un tad ir, un, protams, ka tas ir arī izstrādāt kopienas vai ciemu attīstības plānu. Un šodien es saprotu, ka jūs arī klausījāties tiem inovatīvajiem ciemi ļoti labi, vai ne? Un kas ir pa lietu, jo, redzi, viena tā lieta, ka tev ir tas ciema attīstības plāns, lai arī kāds, cik tur inovatīvs un cik tur nav viņš, ka tev ir vietējie cilvēki, ir nodefinējuši savu mērķus, kuriem viņi iet, un nodefinējuši tos galvenos soļus, kas ir jāizdara, lai šo mērķi sasniegtu. Un tad, lai arī kas būtu, tā ir tā dienas kārtība, kas ir svarīga tam ciemam. Jo tajā brīdī, kad tas ciems nav nodefinējis šīs lietas, tas vienmēr izklausās tāds tā kā vēlmes saraksts, un ko tad mēs ar to darīsim, un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc šīs lietas ir ārkārtīgi svarīgas, un tā ir tāda argumentu, papildus argumentu, tā ir skaitā arī strādājot līdzdalības instrumentiem un vizionējot savu vietu. Otra lieta, īpaši lauku teritorijās, ir šādam jaunai metodai, kas nav ļoti jauna, bet viņi tomēr ir interesanta. Es atgādinu, mēs runājam, kā atrast labas idejas. Ir izstrādāts tāds labas dzīvošanas kritēriju kopums, kurš ir pielietots. Latvijā neviens to vajag nav darīt, nemēģiniet izlasīt. Es jums pastāstīšu principu. Kas gribēs, es varēšu atsūtīt, bet angliski. Jo es šo gatavoju angliski no angļu valodas, un man nebija tur forši izrediģēt. Un viņš arī nāk pie ārā. Ir kriteriji, kas nosaka, kā vieta ir dzīvot spējīga. Un tas ir izstrādāts ziemeļos, tas ir tuvu mūsu mentalitātei, gan ekonomiski, gan sociāli. Un viņi saka par to, ka tam ir svarīga vietējā ekonomika, uzticēšanās un dalīšanās, te ir ūdens, pārtika, pārvietošanās, mobilitāte, enerģija, kaut kāds vietējais darbs un tā tālāk. Ir kritērija kopums, un tad ir tie apakškritēriji. Un ja jūs, piemēram, tagad vienā savā ciemā gribat uztaisīt kādu eksperimentu un savu ciemu analīzi, jūs varat katram cilvēkam pateikt, man šo kritēriju novērtējiet no 1 līdz 5. Un tad jūs ieraudzīsiet, ka jūsu ciemā, piemēram, kaut kāds no šitiem kritērijiem ir pārējiem. Zaļš dzīvesveids, visi dzīvo zaļi, neko nepieskārno mums zaļš gaiss, un tad ko jūs kādā ciemā vēl taisīsiet kādu vides projektu, attīstīsiet? Nu, tas nav vajadzīgs. Vai, piemēram, jūs konstatēsiet, ka jums vispār nav dzeramā ūdens, piemēram, ka visi brauc kannās vest no pilsētas ūdeni. Nu, tad tā ir laba ideja, jo jūs vienmēr varēsiet pateikt, mums viena no svarīgākajām problēmām, tas nav vīzija par to, ka mēs dzīvosim kaut kādā inovatīvā lietā. Tā ir vajadzība, kas traucē mums dzīvot, attīstīt
un traucē mūsu ciemam būt tādam dzīvot spējīgam. Nu, tad, ja jūs šitādu analīzi uztaisīsiet, tad nevajag ļoti daudz cilvēkiem jautāt. Ja jūs paprasīsiet kādiem 15 cilvēkiem, nu, viņi jau plus mīnus atbildēs vienādi. Nu, no šīs vietas. Kā tad jums ar šo lietu ir? Kam interesējas, vai vienmēr iedot, vai pristīgi, arī šis ir ļoti labs arī ideja vispār analizēt apdzīvotās vietas. Ja? Un tas momentāli. Tas ir forši. Jā. Kristīna arī ir. Ir, jā, jums dzīvot, jā, mēs analizējām, mums rādīja ļoti foršu šo plānu. Ālandas vienai salai 200 cilvēku dzīvo. Un baigi labi strādā. Viņi tur ir to visu daru, viņi aizstāv, un tas viņiem ir pēc tā kā interešu aizstāvības metodija. Nu, protams, arī visiem sen zināmie vietējās ekonomikas spaiņi, tas ir vairāk uz tām ekonomiskām lietām, bet nevajag arī aizmirst to, ka tās var būt arī sociālas lietas, vai arī kultūras lietas. Nu, piemēram, ja jūsu ciemā nenormāli daudz cilvēkiem patīk braukt uz operu, skatīties operas, vai ne? Un izrādās, ka cilvēki savu naudu katru reizi kā nopelna, tā uzreiz sežās un maksā operas lielās cenas. Nu, bet varbūt, ka var to kaut kādā veidā organizēt ar kādam tiešraidēm vietējā ciemā, un tad viņiem būs vairāk naudas citām lietām, ko tērēt. Es nezinu, kādas jums refleksijas par šo, bet tas ir tā doma, kā paskatīties, kam vietēji tērē naudu, un ja ir iespējams to naudu pieturēt ciemā vai netērēt, tad viņi paturēt, izdomāt kaut kādu finansējumu, un tā arī ir laba ideja, ja? Kad jūs varat turpināt apmierināt cilvēku vēlmi, bet atrisināt šo visu pie sevis. Ja? Nu, es pat nerunāšu par to, ka vairāk nopelnīt, bet tos caurumus aiztaisīt. Tā būs arī ļoti laba doma, un ja jūs pamatosiet, ka tas tā ir, es tādu projektu, ja jūs uzrakstīsiet apnīstēju baigi operu mīļi, bet baigi daudz naudas aiziet un nevar, un tāpēc cilvēki neiet uz vietējo tirgu, pirkt zemnieku pārtiku, es nezinu, liktos, un jūs par to gribat nopirkt prekarānu, kur aidīt milzīgs izrāds, man tas liktos sakarīgs. Es nezinu, kā jums. Es tikai protams, lai tās visas lietas izdarītu, jūs jau nevarat, jūs varat savā virtuvē kaut ko padarīt, bet svarīgi ir šis kopienas veidošana. Un šī kopienas veidošana, viņi ir vajadzīga, lai šīs lietas var pārunāt, lai tas nav tikai jūsu viedoklis, lai jums arī nāktu jūsu to labo ideju vācelītē, šīs svarīgās lietas, kas ir svarīgas, lai jūs varētu definēt šos smart projektus un mērķus. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka katrai vietai ir vajadzīgi domāt par sevi. Ja jūs paskatīsieties, piemēram, savas pašvaldības, lielās pašvaldības attīstības plānošanas dokumentēs, jūs konstatēsiet, ka visdrīzāk jūsu apdzīvotā vieta tad nav pieminēta. Diemžēl. Meklējiet, tas nav pārmetums, tā ir visur. Ja? Tātad individuālo vietu vajadzības nav. Gudri risinājumi, ja? Tās ir kaut kādi tie risinājumi, nevis tādas lietas, kur tev nav jānāk kopā un jāštuko, kā labāk tur kaut ko darīt. Spēja atdalīt vēlmes no vajadzībām, saprast, kā mēs to šoferīt varētu labāk uzaicināt ciemos, nekā visu laiku teikt, lai mums lielo busu laiž gar, ja tas ir atbilstoši. Dažādi interešu pārstāvniecība, jo mums galu galā ir jādzīvo un jāstrādā vienā ciemā ļoti daudzām paudzēm. Protams, ka tagad tā situācija īpaši lauku teritorijās ir traka, bet es lasīju pēdējā reizi, bija ļoti interesanta lieta tieši darba kolektīvos. Cilvēki sastopas ar vienu no problēmām, ka jau vienā darba kolektīvā dēļ tiem gariem darba gadiem sastopās 5 paudzes. Un tagad ir kā vispār 5 paudzēm darot vienu to pašu darbu sadzīvot. Un tagad ir kā 5 paudzēm vienā ciemā. Vienam gribās futeni spēlēt, otrai vajag mieru, ja, un viss šīs lietas. Tā kā salikt un saprast, kur mēs ejam, un tā apjūtas resursu pašvaldībai, jo tieši kopienas piesaist šos līdzekļus.
atvēlēt uz sevi, un, protams, kā objektīvi rada prieku un arī spēju tās inovatīvās lietas īstenot dzīvē. Pāris instrumenti, ko es gribētu, kurus jau pieminēju, bet iespējams jūs par to tiem nezināt, bet es tad jums varētu kaut kāds jaunums varbūt pastāstīt. Pirmkārt, līdzdalības budžets. Līdzdalības budžets, tas ir instruments, kas šobrīd ir obligāts katrā pašvaldībā, neatkarīgi no tā, ka tas ir obligāts divās pašvaldībās, tas tomēr nav, bet Jēkabpilī ir. Starp citu, jums šobrīd ir izsludināts projektu konkurss, ka jūs varat no 29. oktobra līdz 8. decembrim iesniegt, tas ir 24, bet arī tagad ir, ja? Beidzās, bet no to jūs varat formulēt tās idejas. Tie, kas neiet, jūs varat kurš iesniegt projektu ideju, un pēc tam jābalso, un kas nobalso par to ideju, tie tur var īstenot. Iedvesmai. Es paskatījos, kāda tā projekta veidlapa ir. Trausmīgi vienkārši. Trausmīgi vienkārši. Un te apakšā kaut kas vēl ir vajadzīgs. Te ir tie iesniedzēji, tas projekta idejas nosaukums, izdomājiet smart ideju, uztaisiet viņu nosaukumu, jums idejas jau ir, un paskatieties, jūs gribat norādīt, kur jūs gribat to īstenot, īsts projekta apraksts un nepieciešamība, patiesībā tas, ko es jums visu jau izstāstīju, ja? Un pēc tam tas īstenošanas izmaksas. Viss, un jūs dabonat to, ko jums vajag. Protams, ka tas nav komerces projektiem, ja? Tās ir sabiedriskas nozīmes, un viņiem tur ir nolikumi, bet šajā virzienā noteikti vajag skatīties. Otra, protams, ir līderpieeja. Nevajag aizmirst, kad ir vietējā rīcības grupa, kura nepārtraukt izsludina projektu konkursus. Es tā ātrumā vakar vēzi, kad pētīju, kas tur ir. Šobrīd vajag neviena kārta nav atvērta, bet tur ir gan uzņēmējdarbības projekti, gan arī sabiedriskās projekti. Viņi ir bišķi sarežģītāk nekā līdzdalības, viņi arī pašiem ir jāizteno. Īpaši tad, ja mēs runājam par uzņēmējdarbības projektiem, bet tur arī to visu var izdarīt. Un es saprotu, ka vietējās rīcības grupas visā Latvijā sniedz konsultācijas. Ja negribās iet uz vietējā rīcības grupu, jūs varat iet uz Latvijas lauku konsultāciju centrus, kas arī ļoti spēcīgi strādā, īpaši ar uzņēmējdarbības projektiem un tā tālāk un tā joprojām. Un tās ir iespējas, protams, ka tie nosacījumi nav tik labi, bet ja tas bizness ir ieplānots, tad to noteikti vajag darīt. Par mīkstiem projektiem jūs arī zinat, ka Sēlijas kultūras programma, visi zina, ja, kad ir tāda kultūras programma, ja, viņi tiek īstenot caur šobrīd šajā teritorijā ar partnerību kaimiņu, cik es saprotu, un tad jūs varat visu kaut ko kādas idejas īstenot. Es saprotu, ka mums vēl joprojām ir arī NVO projekti, vai jūs esat izsakojuši kāds vai nākamajā plānošanas, nākamajā gadā Jēkabpils novadā ir budžetā paredzēta NVO atbalsts NVO projektiem. Pagājušajā gadā bija šajā gadā varēja 10 000 ideju īstenošanai. Lūdzu, darat. Nākamā lieta, kas, protams, ir sabiedrības integrācijas fonds, NVO fonds. Labā ziņa, sliktā ziņa, ka šajā gadā tas ir beidzies. Un šajā gadā bija tikai maziem projektiem, mikroprojektiem, bet viņi arī nebija tādi mikroprojekti, viņi bija 13 000 tādām foršām idejām, kas ir saistīti ar pasākumu rīkošanu, diskusiju un ko tik vēl ne. Lūdzu. Šobrīd arī budžeta projektā ir pielikta arī finansējums. Nākamajā gadā varēs pat iesniegt atkal 2-gadīgos makroprojektus. Ja nenogriezīs šo finansējumu, tā kā to visu var darīt, ir jāpainteresējās, un šeit vēl tas esmu ielicis ekrāna šāviņu no YouTube kanāla. Vienkārši sēžu, skatos, kā viņus raksta. Nav jābrauc uz Aknīsti, jāklausās, jāmācās, bet ja ir vieglāk, tad ir cilvēki, kas to ir darījuši. Tas viss ir iespējams. Daudzas Eiropas Savienības programmas, kas šobrīd darbojās, tagad līdz 27. gadam, viņas būs grūti tagad vēl ielikt, tie, kas nav izveidojuši neko, bet nākamajā plānošanas periodā būs ļoti daudz.
finansējumu, viņš pat ir palielinājums gan Erasmus projektam, un tas, kas ir saistīts ar nevalstiskajām organizācijām, viņš būs ielikts tādā programmā, kurš saucās Agora. No? Zināt, kas ir Agora? No, es tagad zinu, man arī Kultūras ministrijā, tur mēs runājam par Agora programmu, un kā Kultūras ministrija teica, sniedziet komentārus. Un es aizbraucu uz Atēnām, uz Agora, jā, tas ir templis, senīgs, šitā būs tāda demokrātijas simbols Eiropas Savienībā, bet arī visas iespējas, tur ir tikai jāskatās, cik lielā mērā un kādu mērogu projektiem tas tiks īstenots. Nu, protams, šīm idejām un vajadzībām, kuras mēs vairāk nosaucam par vēlmēm, ļoti daudz sabiedriskas organizācijas piesaista privātu finansējumu, pārsteidzošu finansējumu. Jums pašiem netālu no šajienes ir baznīca, kur tika atjaunota par Červonas baznīca, jā, kur ir brīnumainā kārtā, un interesantākais, ka tur nav neviena Eiropas Savienības logo. Vienkārši tur sanāca tā, ka atbrauca meistari un teica, ka mums būs diploma darbs. Un redz, un tas ir tas stāsts par to, ka vajag par šīm lietām runāt un tā tālāk. Privātais finansējums, manis stāstītais ideja konkurss, jā, tas arī ir privāts finansējums, vajag tikai meklēt, kur šīs lietas var darīt, mācīties viņas forši prezentēt, un tu vienā vakarā, labi, viņiem tur bija arī pusfināls, jau 10 finālistiem, vajag vienkāršot to sistēmu, un dabon ideju, un viņiem pat nav jāraksta biznesa projekts, vienkārši pēc minūtes aizstāv savu ideju. Forši. Nu, un, protams, arī ziedojumi arī kā lieta, kur, protams, ka mēs esam pieredzējuši, ka cilvēki ziedo kādām vajadzībām, slimībām, sociālajiem projektiem, bet ļoti daudz cilvēki ziedo arī kādām lietām, kas ir uz tādu skaistumu un tādu vēlmju vajadzību, kad cilvēki notic, ka man patiks, ka tev tās glēzums būs, ar to glēzumu tu varēsi kādu jauniem, kas palīdzēt aizvest pieredzi apmaiņā uz lietu. Nu, vai kaut kur tā arī ir ideja no vakardienas, ideja konkursu. Pašu ienākumu gūšana, nevalstiskās organizācijas to dara, un tas ir tā klasika. Ja jūs sniedzat šo ienākumus iegūdat mērķu sasniegšanai, tad jūs uzņēmēji darbību varat veikt. Protams, ka tas nav nekas slikts. Ļoti daudz nevalstiskās organizācijas ar šīm lietām nodarbojās tikai, vajag godīgi pastāstīt, ko jūs darat, parādīt atskaitēs to visu procesu. Beidzot arī sociālā uzņēmēja radīt, kas nav gluži tāda NVO joma, bet tādiem sociālām labām lietām, labu lietu darīšanai, to vienmēr var izdarīt. Un beigās mans ieteikums, patiesībā tas jau, ko jūs darat, ir veids, kā visdīvainākos veidos nonākt pie finansējuma, ir šie partnerības un tīklojumi. Sākot no tā, ka jūs varat pa brīvu piedalīties kādā seminārā, aizbraukt kādā pieredzes apmaiņā, līdz beidzot atrast arī kaut kādu finansiālu vai savādāk atbalstu jūsu idejai un nonākt kaut kādos tādos dīvainos tīklos un darbībās, kur jūs nekad nezināsiet, ka kādam ir nauda jūsu idejas atbalstam. Es jums izstāstīšu vienu reālu stāstu. Es esmu tādu zvejniecības organizāciju tādā sadarbības tīklā. Un es tagad viņiem saku, labi gribētams, Rīgā notiks seminārs vai konference, kurā man uzaicināja runāt par piekrastes kokiem problemātiku. Un es tam zvejniecības tīklam saku, aizsūtu informāciju, saku, viņš būs starptautisks, angliski, varbūt jūs varat atdot tālāk, kāds atbraukt, kādam tas interesē. Un man saka, Āri, tu tur būsi. Mums vajadzētu rakstu par šito. Vai tu nevarēsi uzrakstīt ar šī pasākuma rakstu, mēs tev samaksāsim. Nav tā kā brīnumaini. Tā kā, vai ne?
Un šādi notiek, jo tajā brīdī, kad tas ir atvērts, tu esi gatavs dots, to beigās pat atnāk pakaļ pat materiāli, ne tikai tur paldies, ka tu padalījies, vai ne? Un tā tālāk. Nu, protams, ka nacionālos un starptautiskos tīklojumos, kas rada jaunas idejas, jaunas sadarbības un galu galā arī starptautiskos projektus, īpaši, ja mēs runājam par tām starptautiskajām lietām, kas nākamajā plānošanas periodā būs vairāk, jo tur visvairāk būs vajadzīgs arī šie sadarbības partneri un kaut kādas arī jaunas idejas. 3 padomi noslēgumā. Mēs jau esam pāri laikam, pat vairāk, vai ne? Bet ir ok. Pirmkārtam, vajag noskaidrot to skaidro projektu ideju ar mērķi, ieguvumiem un sagaidāmo rezultātu, lai arī cik tas dīvai neizklausītos, ir vajadzīga tā 5 minūšu saruna vai pat īsāka, saucamā tā lifta runa, kur tajā brīdī, kad tev atrast, ko tu gribi un ko tu vajag, vai arī pats tu vari piecelties un pateikt, ko tu vajag, lai tu varētu to ļoti ātri nodefinēt, jo tajā brīdī, kad sāk šaubīties un dārīties, tevi neviens nesapratīs. Bet ja tev būs konkrēta ideja, pat ja viņu vajadzēs kādam koriģēt, izkoriģēsiet kopā pēc tam, kad jūs jau būsiet atraduši tās cirdīgās ausis, vai arī kādu cilvēku, kas jums varēs pateikt, hei, jūs taču varat to izdarīt tā un tā. Sekot līdz mājaslapām, tur tiešām tiek īstenot. Mūsdienās sociālajiem tīkliem ir vajag grūti uzticēties, jo viņi bieži vien pārkāp kaut kādas algoritmus, kas jums nedod bieži vien to informāciju, kas vajadzīga. Uztaisiet sev vajadzīgo mājaslapu sarakstu un tajā brīdī, kad jūs pamostaties un pieiet pie datora pirms inbox atvēršanas un izejiet cauri tam sifam, tam novadām, tām sadaļām, vai nu tur ir kaut kas ielikts, vai nu kaut kas nav. 4. lieta ir sagatavot organizācijas prezentācijas materiālu un to pitch tekstu, un iesaistīt citus un nekautrēties runāt par tām idejām, jo pat, ja kāds teiks, ka tā ir kaut kāda ideja, slikta ideja, tā jūs būs refleksija jums, kur jūs varēsiet teikt, jā, varbūt šis aspekts nebija pārdomāts, jums vienmēr būs viņa iespējams uzlabot tik tālu, kamēr jūsu ideja nebūs vairāk nekādu trūkumu, un tā radīs tikai iedvesmu un vēlmi atbalstīt to īstenošanu. Tas arī ir viss. Jūs bijāt fantastisks, jūs klausījāties, jūs nevienā brīdī pat nežāvājāties, acīm redzot, tas nozīmē, ka šeit ir daudz svaiga gaisa. Es ceru, ka kaut kādas atziņas jums noderēs un palīdzēs sasniegt tos varbūt personiskos, varbūt sabiedriskos, varbūt arī kaut kādus citus mērķus, lai kādus būtu. Ļoti vērtīga informācija. Tas sasaistās arī ar ikdienas pasākumu, kad mēs domāsim tieši par tām idejām, un te mums ir jau skaidri, kā mums tā ideja jāformulē. Nākamā rītā mēs nebūsim šādi zaļi, jau alkum būsim gatava tāda produkcija, jāsaka tā. Bet tā arī teiks, ka ļoti paldies, un lai viņiem projekts un saiknes sauksmēs varam, tāpēc arī tev būs termoplūzī, tad mēs varam, jo kopā sadarboties mēs varam daudz vairāk. Laikam ņemšu to termoplūzi pirmdien līdz uz Skotiju, jo Skotijā notiks Eiropas lauku parlaments, kur runās par to, kas notiekās un kā dzīvot tālāk, jo ar to lauku attīstības nākotni, pēc skatā to finansējumu, ir kā ar bitēšu šobrīd, kur viņi neielgs, bet mēs ļoti ceram, ka būs kārtībā. Jā, tas varbūt neatbilst tieši par to, kā jūs stāstījāt, un mēs esam viesīgi. Un man interesē tāda lieta, cik mūs iespējams ir attīstīties sakarā ar militāro domāšanu. Vai viņi es šoreiz runāju, viņi ne savā kārtā, vai viņi cilvēku vārdā, vai viņi izmantos kādu veidu pakalpojumus tos, kas nebūs saistīts tieši ar tā kā ādaži, un mēs drīz būsim tas pats. Vai viņiem vajadzēs ēst, ēdnīcas, vai uz to varētu izstīties, un tā
varu pateikt, kāda situācija ir ādažos, jo es ļoti labi zinu, jo tā ir organizācija, kas ir Kādaga, kas ir tuvākā vieta tieši poligonam, ir cita pasaule, tā ka ļoti cita pasaule, jo tie cilvēki, viņi nāk no tā poligona ārā, īpaši ārvalstu šie visi, kur viņi dzīvo tajās kazarmās, un viņiem tik tiešām interesē, kur iet ēst, dzert, veikali, kaut kādas izklaides lietas, un patiesībā ļoti daudz uzņēmēji atzīst, ka daudz lietas ir tikai tāpēc, viņi var uzturēt, ka ir šie ārzemju, kā viņi sauc, ārzemju karavīri, kas tiek dislocēti. Jā, tā ir tāda ļoti interesanta lieta, kas, protams, rada kādā brīdī arī problēmas, jo mainās ļoti vide. Piemēram, Kadagā, tur ir kā pilnīgi cita pasaule, bet tas ir tāpēc, ka pilnīgi, viņā jau pirms tam nebija ļoti daudz cilvēku, viņi attīstījās dēļ tā, un tas ir viesītei savādāk, bet ir jāturās pašiem vietējiem un jādara cik vien var, lai tie pakalpojumi, ko viņi potenciāli izmanto, tie būtu viesītas iedzīvotāji radīti pakalpojumi. Mēs vienkārši nezinām, kāda mums ir skaidrs, bet ne jau mēs to militāro atklāsmi gribam, bet mēs gribam zināt, vai būs tikai mācības, vai būs arī būvis. Īsi runājot, mums neviens, mēs arī nesam prasīgi. Tas ir valsts noslēpums. Kadagieši jau arī vietējie netiek iekšā tajā poligonā, tur ir dzīvo, bet viņi nāk tādu, viņi nāk tiešām, es zinu tikai to, kas notiek ar Kadagu, jā. To nevar visu informāciju par militārām vietām. Jā, ka tās būtu militāras. Nav jau garantīs, ka jūs ienaidniekam neizstāsta, kurā vietā. Kadagai nādažiem tas ir nācis pa labu tīri ekonomiskā ziņā. Gaņem arī visi iekārtas. Jā, protams, tas rada ļoti daudz tās blaknes, bet ekonomiski tas... Būs brīdī, vēl jau attīstīsies viss. Kādā Tas noteikti ir un būs arī trokšņi, jo īstenībā tos trokšņus no poligona, piemēram, man ir mājas Siguldas pagastā, un ir un brauc, un citreiz ir tā, ka cilvēks sarakstās un iedzīvotāju padomas ir tās, kas sūta ārā cilvēkiem ziņas, ka šonakt būs iespējas strādāt, jo viņiem kaut kāda izziņošana ir. Tās viss ir patiesības, un ar to ir tādas ir dzīves poligonos. Un to ļoti labi dzird, un Siguldas pagasts no ādažiem, no poligona ir 30 un 40 no Siguldas kilometru. Un tad es tiešām ir tādu, kas iespējams, bet tās tehniskās lietas, kā paredzētas Sēlijas poligonam, es tiešām nezinu, es zinu to, ka es varu izstāstīt, kā ir strādājot ādažu novadā un dzīvojot Siguldas pagastā, tā kā to jūtas, bet ir arī labs. Vairāk jautājumu nav, ja? Tad jāsaka, mums ir vajadzīgas dažas minūtītes, lai pārkārtotu atkal vienu galdu, bet visi ir aicināti uz vakariņām, kamēr vakariņas ir siltas. Arī jāsaka, tā mums ir ieradušies vēl četri papildus vīrieši. 3 ir, kas spēlēs, 1 ir, kas arī mums padevis nodrošināt šo te vīna prezentāciju. Tā kā liekam vakariņas, un mēs sagatavosimies ātri vīna prezentācijai. Izsakoties Ivaru Mazuru vārdiem, ir pienācis laiks džezā. Paldies par šodien! Paldies jums tiešām super!
Jā, par to ir runa.